būtu laimīta mums visiem, un lai nebrauc projām cilvēki un dzīvo te, savā dzimtenē. Svētdien 18. novembrī. Mēs redziet, šodien strādājam, lai gan ir svētku diena. Priekš jums? Priekš mums? Vai jūs arī puķis nolikāt? Nē, mēs puķis nenolikām. Mēs to tajā brīdī vienkārši svinam, tāpat kā jūs vienkārši filmējat. Nu, tad es jums pavaicāšu, vai ne? Jā, pavaicāšu tev, jā. Kā tu šodien svētkus svini? Šodien svētkus es nesinu, es vienkārši esmu atnācis uz centru, cits cilvēks pakilmēt un papasīt viņiem, kā viņi svin šo svētkus. Kur liksim materiālu? Noteikti draugiem nav lē, vai vienkārši tā kaut kur aizsūtīšu. Esat abi kopā ar draugu šodien? Jā, ar draugu Arturu, kurš arī filmē. Arturs Un tu filmēji svētkus šodien? Jā, tieši tā, es šodien filmēju svētkus. Un kur liks izmantot to materiālu safilmēto? Iespējams, draugiem pat ir tāds variants kā degpunktā. Mēs liekam, un Edgars Aivars ir pazīstams jau ar tādu variantu, kā vinētājs degpunkta reportieris tā, jā. Un mēs liekam un tur uzvaram tā. Pavaicāšu, ko jūs šovakar novēlētu Latvijai viņas dzimšanas dienā? Latvijai dzimšanas dienā? Mums pat nezinu, Artur, ko novēlēsim. Novēlēsim, lai būtu laimīti mums visiem. Un lai nebrauc projām cilvēki un dzīvo te, savā dzimtenē. Kāpēc? Jo tā ir dzimtene pirmkārt. Un visur ir labi, kur mūs nav. Paldies, kā tev sauc? Arturs. Arturs. Edgars Aivars. Paldies jums, paldies. Paldies.